Zemūdens peldēšana tie ir brīnišķīgi piedzīvojumi un neiedomājams jūras dzelmes skaistums. Tie ir noslēpumi, kurus vēl tikai jāatklāj. Zemūdens peldēšana piesaista cilvēkus, kas tiecas izbaudīt stipras sajūtas no iekļūšanas brīnišķīgā un dažkārt bīstamā zemūdens pasaulē. Risks un bīstamības sajūta svešā vidē piesaista daudzus piedzīvojumu cienītājus. Lai nokļūtu jūras dzelmē un savām acīm redzētu visu zemūdens dzīves burvību, ir jāiziet zemūdens peldēšanas apmācības kursi un jāsaņem atbilstošs certifikāts. Akvalangistu skolā Baltijas Ronis zemūdens peldēšanu apgūst saskaņā ar starptautiski atzītām sistēmām. Klubs piedāvā vairāk nekā 30 speciālos mācību kursus. Riska cienītājiem ir speciālas tehniskās niršanas programmas. Mācības var sākt no 8 gadu vecuma. Minimālais kurs ir 9 nodarbības atkarībā no kursa un izvēlētās programmas. Tiem, kas nopietni aizraujas ar zemūdens peldēšanu, nepieciešams sarūpēt speciālu ekipējumu. Nepieciešamie priekšmeti ir maska, pleznas un hidrokostīms. Nav obligāti uzreiz iegādāties pilnu dārga aprīkojuma komplektu. Izvēloties personīgo aprīkojumu, pirmkārt uzmanība jāpievērš tā ērtumam. Ar aprīkojumu vajag draudzēties, tas ir mērķis, kas jāsasniedz kursos. Kad cilvēki atnāk, viņi droši un komfortabli jūtas zem ūdens. Skolā māca pielietot speciālu aprīkojumu un iegremdēties ūdenī sākot ar teorētiskajām nodarbībām. Mācību programmas pamatdaļu aizņem praktiskās nodarbības. Iesācējiem paredzēts omulīgs baseins. Vasarā baseinu aizstāja atvērti ūdens tilpumi netāli no Rīgas. Baltijas Ronis komanda nodarbojas ar meklēšanu, apsekošanu un ekskursiju organizēšanu uz Baltijas jūrā nogrimušajiem kuģiem. Pieredzējušajiem zemūdens nirējiem skola piedāvā iespēju pievienoties šīm iegremdēšanām. Daži no nogrimušajiem kuģiem atrodas vairāk nekā 30 metru dziļumā. Katru gadu klubs organizē braucienus uz Ēģiptes, Madagaskaras, Taizemes, Maldivu zemūdens peldēšanas centriem. Par Baltijas Ronis kluba biedru var kļūt ik katrs zemūdens peldētājs neatkarīgi no viņa certifikācijas līmeņa un apmācību programmas.